Polija. Ģimenes brauciens ar automašīnu. Bez Varšavas. Pirmā pilsēta bija Krakova. Krakova ir otra lielākā Polijas pilsēta. Vāveles pils ir galvenā apskates vieta. Piecus gadsimtus Krakova bija Polijas galvaspilsēta. Tajā ir lieli katoļu baznīcas īpašumi. Turistus izvadā zirgu pajūgi. Fonā redzama Svētās Marijas bazilika ar zelta kroni pašā augšā. Tilts pār Vislas upi. Podguže ir Krakovas pārupe. Tur atrodas skaistas villas. Nākamā pilsēta Loģa. Pilsētas centrs atgādina jūgenstila Rīgu. Te ir interesanta kafejnīcas terase. Nākamā mūsu ceļojuma pietura Gdaņska. Gdaņska tika spēcīgi bombardēta, bet tagad vēsturiskais centrs ir atjaunots. Te redzama Neptūna strūklaka un rātsnams. Žurav, tas ir ostas pacēlājs. Tā izskatās Gdaņskas krastmala vakarā. Un te ir skats no panorāmas rata 50 metru augstumā. Mūsu ceļojuma pēdējais punkts Malborkas pils. Viduslaikos tā bija lielākā no ķieģeļiem celtā pils. Pils pagalmā aug īpatnējs konisks ozols. Pilī tika ierīkota seno romiešu apkure, hipokausts. Pēc platības tā ir lielākā pils pasaulē. Pils tika pilnībā atjaunota pēc kara.